27. janvārī zemnieku protesta akcija norisinājās arī Madonā, kur sabrauca lauksaimnieki no visa rajona. Akciju Madonas rajonā organizēja zemnieks Jānis Sirmais no Liezēras pagasta, atbalstīja Madonas rajona lauksaimnieku apvienība, pulcējot ap 70 lauksaimniecības tehnikas vienību. Akcijas sākumā protesta dalībnieki pulcējās uz nelielu mītiņu, kurā pauda savu viedokli par situāciju lauksaimniecībā Madonas rajonā. Viss kārtībā. Parāda, ka mēs tomēr vēl esam. Galu galā, ja mēs neturēsimies pretī, nekas jau nenotiks. Varbūt, ka šādā veidā ieklausīsies mūsu tēvi, kad ar glupām galvām jau nekas neiznāks. Kad, galu galā mums katram ir jāvada sava saimniecība, bet ja pats galis īsti nekoordinē, nemāk sevi savākt, nemāk pastīties par saviem bērniem, tad vienalga nekas neiznāks. Bet ir jābūt kādam gudram risinājumam, un es domāju, ka arī ir taču mums skoloti cilvēki, kuriem tas ir jādara. Ne tikai jābēg no zemnieka, ne tikai jāatrunājas, bet arī jādomā, kā vadīt, kā sakārtot arī šī brīža situāciju. Jo galu galā katrā saimniecībā, katrs mēs mēģinām no šī muklāja līst ārā. Bet pietrūkst tieši šīs vertikālās saites. Mēs esam no Bērzaunas pagasta, individuālais komersants Jurēna, nodarbojamies ar piena lopkopību. Ir pāri par 200 govīm, 160 slaucamas govis, nododam pienu par 14 centīmiem. Un praktiski tāda cena mums ir jau no pagājušā gada februāra. Tā kā mēs esam gadu devuši pienu zem pašizmaksas, vairāk jau tālāk jau vairs nav kur iet. Bet pagaidām nerādās arī, ka būs kaut kādi uzlabojumi. Vismaz valdības, ne no viena valdības pārstāvi, kas ir runājis, ne Godmanis, ne Rozi, nekas nav dzirdēts. Lauku atbalsta dienas izmaksā subsīdijas līdz 30. jūnijam. Tad, kad mums praktiski tās subsīdijas aiziet visas tiešajiem maksājumiem, parādiem par lopbarību, par kombinēto barību, jo mēs praktiski, mums ir zālāji, mēs graudus nesējam, un kombinētā lopbarība mums ir jāpērk. Mums valstī ir apgrieztās piramīdas princips. Apakšā viens strādā, un augšā visi sēž. Atbalsta dienas, ierēģi, ministrijā. Praktiski katrā kabinetā ir pa 10 cilvēkiem, un viss tas skābarības tonis, viņš ir pilns. Un tagad tādi mazi skābarības rullīši ir Jēkabpilī, ir Madonā, jebkurā vietā. Piens mums ir pagājuši 7. gadā vai 6. gadā, viņš bija pat vairāk deva valstī ienākumu kā kokapstrāde. Ienākums ziņā. Tā ir nozari, kas ir jāatbalsta. Un kā šo piena nozari parāva, kā diedziņu, tā nokrita visas citas nozares. Nokrita graudkopība, nokrita celtniecība, jo atkrita visa, teiksim, tās pašas fermas, ko cilvēki modernizēja. Līdz ar to celtniekiem, un tas ir pilnīgi tāds diedziņu princips. Protesta akcija Madonā pulcēja dažādu lauksaimniecības nozaru pārstāvjus, lopkopjus, piensaimniekus, graudaugu audzētājus, rajonā zināmus lielos zemniekus un mazāk apjoma lauksaimniekus. Izēja jau droši vien būs gara, jo tā jau saistīta ar visu pārējo pasauli ir. Vietējā valdībai varbūt vajadzētu pieiet drusku elastīgāk tajos brīžos, kad, teiksim, tie paši kredīta atmaksāšana brūk kopā, varbūt kaut kādas mēģināt valsts garantijām atvēlēt kaut kādu naudu, kas vismaz zemniekam iztaisītu starposmu starp banku un valsts reizē izdarīt atvieglojumu, jo tāpat jau tā nauda jāsamaksā būs, nekur jau neviens viņu nedāvinās. Un tad otrais vēl tāds moments, to pašu administratīvo slogu vēl jāmēģina samazināt. Ir ļoti nepatīkami, ka atsevišķi vairāki resori vienu un to pašu problēmu traktē dažādi. Teiksim, tādi paši kā tur lauka atbalsta dienests, tad vides ministrijas struktūras un valsts auga aizsardzības dienas, tur nācis par meliorāciju, par kas ir ūdens noteka, nav jau tādas skaidrības, un vēl ne tikai arī atsevišķi dienesti, pat atsevišķi dienestu vidū ir traktējums dažāds. Jo tas jau arī ir viens no tiem pamatiem, kas samazina darba ražību
tiem, kuri strādā, jo ļoti daudz laika aiziet tādiem, praktiski nevērtīgiem papīru un citiem izskaidrošanas darbiem. Mums tas treniņš, man liekas, tīri labs iznāca no tā lietas beigās. Šāda protesta akcija Madonā notiek pirmo reizi, un organizatori šo protesta akciju uzskata par sākumu daudz plašākam zemnieku protestu vilnim visā valstī, lai gala rezultātā kopīgi atrastu risinājumu ilgstoši samilzušajām problēmām.